Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā mēs varam izdalīt divas algebriskās daļas. Aplūkosim piemērus, kad mums nevajag skaitītāju vai saucēju sadalīt reiznātājos. Tātad aplūkosim vieglākus piemērus. Tad, kad mēs dalām vienu daļu ar otru, mums vajag atcerēties par vienu likumu. Tādu, ka mums vajag dalīšanu samainīt uz reiznāšanu, un tad, kad mēs mainam to zīmi, to darbību, tad mums vajag uzreiz to otro daļu, skaitītāju un saucēju, tad otrās daļas skaitītāju un saucēju samainīt vietām. Tad mēs veidojam apgrieztu daļu un apgriežam mēs tieši dalītāju. Kā tas viss izskatīsies? Diezgan viegli. Tātad, pirmo daļu es pārrakstu, tātad 5m kvadrātā dalīts ar t piektajā. Tā, un uzreiz dalīšana man pārtop par reiznāšanu, un tātad, ja t piektajā bija iepriekš saucējā, tad tagad t piektajā būs skaitītajā. Tad man paliek t piektajā daļsvītra, un saucējā man tagad būs 20m. Tagad es redzu, ka man ir divu daļu reiznāšana, tātad tālāk, ko es varu izdarīt? Es varu saīsināt. Atceros, kā saīsināt es varu vienādus reiznātājus, un galvenais, lai tie reiznātāji viens būtu no skaitītāja, otrs no saucēja, un vienalga no kuras daļas. Galvenais viens no skaitītāja, otrs no saucēja. Nu ko, tagad redzu, ka man vienādi reiznātāji būs t piektajā un t piektajā, tad es saīsinu, jeb dalu ar to pašu t piektajā, un iegūstu 1 un 1. Tad es iegūšu divus vienniekus. Tagad redzu piecinieks un 20. Es varu izdalīt ar 5, jeb saīsināt ar 5, un sanāk, šeit man būs viennieks, šeit būs 4. Tagad redzu, ka t skaitītajā man ir m kvadrātā, tātad tur ir m reiz m, jeb 2m, kurus mēs reizinām. Šeit būs 1m. Tātad es skaitītajā nosvītroju pakāpi un uzrakstu pirmo pakāpi, jeb es saīsināju to m kvadrātā ar m, rezultātā iegūšu tikai m. Un saucēju to m es pavisam svītroju nost, un rezultātā iegūšu 1. Tātad m dalīts ar m būs 1. Tagad atliek sareizināt skaitītājus un saucējus savā starpā un dabūt rezultātu. Tātad es redzu, ka skaitītajā man palika tikai m, jeb man bija m pirmajā pakāpē, daļsvītra, un saucējā man paliek tikai četrnieks. Tātad rekur ir mana atbilde. Tā ir atbilde, jo vairāk neko izdarīt es nevaru. Tad es nevaru nesaīsināt, protams, tur nevar neko saskaitīt, tad neko nevar vispār izdarīt. Tāpēc šī daļa mums būs arī atbilde. Tā, aplūkosim nākamo piemēru. Tad redzu, ka man ir daļa, kuru vajag izdalīt ar 28mx. Tad redzu, ka mēs dalām ar veselo izteiksmi. Jūs teiksiet, ko man darīt? Man taču vajag tur no 28mx dabūt kaut kādu apgrieztu daļu. Jā, tieši tā, bet es zinu, ka veselām izteiksmēm, jeb veseliem skaitļiem, mums saucējs ir viennieks, kuru mēs nerakstam. Tātad es pati tagad pierakstīšu to saucēju viennieku, un tagad redzu, ka man ir divas daļas. Un tagad es ļoti viegli varu saprast, kā es varu apgriezt to otro daļu. Tāpēc pirmo es pārakstu, tā m5 dalīts ar x. Tā, un šeit tagad uzreiz būs reiznāšana, un tagad rakstu apgrieztu daļu. Tad viennieks skaitītajā, un 28mx būs saucējā. Tā, tagad es varu saīsināt. Es saīsinu 7 un 28, šeit paliek viennieks, šeit 4. Un redzu, ka man šeit bija m5, tātad 5 reizes rakstu m, starp burtiem m būs reiznāšana. Un šeit arī ir m pirmajā pakāpē. Tātad šeit es svītroju pavisam nost to m burtu vai mainīgo,
rakstu viennieku, un šeit svītroju šo 5. pakāpi un rakstu 4, jo bija 5 M burtiņi, palika tikai 1. Tā, vairāk neko saīsināt nevaru, tāpēc pārakstu to, kas man palika skaitītajā un saucējā, un sareizinu, protams. Rakstu vienādības zīmi, un man skaitītajā paliek tikai M4, saucējā man paliek tātad 4x kvadrātā. Kāpēc tieši 4x kvadrātā? Jo šeit 28 dalīts ar 7 būs 4, tad koeficients būs 4, un šeit es redzu, ka man x reiz atlikušais x, tātad x reiz x būs x kvadrātā. Vairāk neko izdarīt es nevaru, tāpēc šī daļa man arī ir atbilde. Paldies par uzmanību, visu labu!